Pagājuši jau vairāk nekā 4 mēneši kopš Latvijā atcelta prasība atkārtoti verificēt ūdens patēriņa skaitītājus daudzdzīvokļu mājās. Izmaiņas ievestas pamatojoties uz grozījumiem ministru kabineta noteikumos. Tas nozīmē, ka esošos skaitītājus daudzdzīvokļu mājās var turpināt izmantot arī pēc verifikācijas termiņa beigām. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem dzīvokļu īpašniekiem kopā ar mājas apsaimniekotāju noteiktajā termiņā jānodrošina vienotas ūdenskaitītāja sistēmas uzstādīšana visā ēkā. Līdz 27. gada 1. janvārim daudzdzīvokļu mājām iedzīvotājiem ir jāvienojas par vienotas uzskaites sistēmas ieviešanu visā mājā. Tas nozīmē to, ka visai mājai ir jāievieš tā vienotā sistēma ar vienādiem skaitītāju parametriem, tur ražotāju. Šis attiecās tikai un vienīgi uz daudzdzīvokļu mājām. Privātmājām, kā līdz šim, Ūdeka pati verificē skaitītājus. Tas nozīmē, ka mehāniskos skaitītājus mēs verificējam reizi 4 gados, ja ir ultraskaņas skaitītāji, tad reizi 6 gados. Šobrīd Ventspilī ir vairākas daudzdzīvokļu mājas, kur ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi tiek nolasīti automātiski. Jā, mums ir diezgan daudz jau mājas, kam ir tās attālinātās sistēmas, bet tur ir jāskatās, līdz kuram gadam viņām beidzās arī tā verifikācija. Jo tas nozīmē to, ka tā mājām jau ražotāja instrukcijā bija paredzēts tas ilgums. Un ja šobrīd būs tā, piemēram, 25. gadā, tur 26. beigsies, tad viņiem atkal būs jāmaina uz to jauno sistēmu. Jā, jo svarīgi ir atzīmēt arī to, ka no tā 27. gada tiem skaitītājiem būs jābūt jauniem. Un viņi būs, ja ražotāja instrukcijā nebūs norādīts savādāk līdz 10 gadiem. Citiem ir ilgāk, tur piemēram 15 gadi. Tad jūs domājat, tiem, kam jau ir automātiski tā sistēma, viņiem varētu būt arī jāmaina? Jā, noteikti, jā. Tas ir atkarībā, kurā gadā kurš ievies to attālināto sistēmu. Ir arī variants, ka mājas no tā 27. gada uzstāda vienkārši mehāniskos skaitītājus bez automātiskās nolasīšanas. Vienīgi viņiem visiem tiem skaitītājiem jābūt jauniem, vienotiem, bet viņi var turpināt pēc tam nodotos rādījumus kā līdz šim. Dzīvokļos uzstādītie ūdenskaitītāji joprojām nodrošina patēriņu uzskaiti, tāpēc to rādījumi jānodod kā ierasts katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam. Izņēmums ir ēkas, kurās darbojās attālināta nolasīšanas sistēma. Izmaiņas normatīvajos aktos neattiecās uz komercuzskaites meriparātiem, kas uzstādīti uz ēkas ūdensvada ievada. Šiem skaitītājiem, kā līdz šim, jāveic regulārā verifikācija. Mehāniskajiem reiz 4 gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņu skaitītājiem reizi 6 gados.